Jautājums tev, Latvijas iedzīvotāji. Kā tu domā, ir vai nav tā vardarbība, ka es, Mareks Markus, Covid afēras laikā nelietoju vergu lupatu uz sejas? Ir vai nav tā vardarbība, ka es elpoju brīvi? Ar to ir vai nav pierādīts fakts par manu vardarbību, ja apsūdzības dokumentā minēts iespējama vardarbība, kur apsūdzību uzturošā puse aicina pārbaudīt, uzsveru, aicina pārbaudīt, vai es esmu vai neesmu nodarījis vardarbību pret savu bijušo dzīvesbiedri un pret saviem mūsu kopīgiem bērniem ar to, ka es elpoju brīvi. Apsūdzības dokumentā, atgādināšu, tika minēti vārdi. Es, Mareks Markus, atsakos vilkt aizsargmasku visu pandēmijas laiku un kā ar to iespējams nodarot, sakot, pāri saviem bērniem un citiem cilvēkiem. Uzdošu papildus jautājumu. Kā jums, Latvijas iedzīvotāji, šķiet? Ja pēc tam turpinājumā, kad apsūdzības pret mani bija izvirzītas, bērnu māte vairākas reizes 2020. gada decembrī veda bērnus pie manis un atstāja mājās, vai šis fakts pierāda iepriekšējo apsūdzību vardarbībā pamatotību? Vai vecāks vestu savus bērnus mājās pie otra vecāka, ja tas būtu nodarījis jau kādu vardarbību? Taču nē, taču bērnu māte bērnus veda pie manis, atstāja, es par viņiem rūpējos tāpat kā senos laikos, taču apsūdzība arvien tika uzturēta. Tātad īsi sakot, es tiku apmelots. Pēc tam bija vēl citas epizodes, kur bērni un es bijām kopā. Tā situācija pat nonāca līdz tam, ka 2021. gada 29. decembrī saņēmu ziņu no bērnu mātes, ka mani bērni grib mani redzēt. Un teicās, ka pēc pāris stundām būšot klāt. Tātad es tika nostādīts fakta priekšā, ka viņi jau ir ceļā. Un kas notika? Bērni atbrauc pie manis, bērnu māte, kur apsūdzības dokumentā bija minējusi, ka iespējama vardarbība bijusi no manas puses ar to, ka es elpoju brīvi, pat ieradās, protams, bez jebkāda uzpurņa. Citā mājsaimniecībā tad jautājums, es biju vai nebiju nodarījis vardarbību pret viņu, Kristīnu Ruģeli, kas kopš 2022. gada ir Kristīna Kārkliņa, vai nebiju? Vai es biju nodarījis vardarbību, fizisku vai emocionāli ar to, ka elpoju brīvi pret saviem bērniem? Ja viņi labprāt ar mani bija kopā, ja viņi mani meklēja paši tieši tāpat kā es viņus, tikai atšķirībā no manis, man tajā laikā bija liegums, kas man liedza iespēju viņus satikt un ar viņiem pat parunāties. Taču pēc tam, kad arī šis liegums tika noņemts, tas viss turpinājās. Un līdz pat šai dienai man tiek liegta saziņa, saskarsme ar saviem bērniem un pat jebkāda informācija par manu bērnu dzīves gaitām. Tā vienīgā precizējuša informācija, ko es esmu saņēmis, ir atsevišķi fragmenti, tā teikt drumslas no dažādām atsevišķām un ne visām izglītības iestādēm, kuras šad un tad par retām man ir ko sacījušas. Īsi sakot, formāli atrakstījušies. Un tā kā es šo atpazīstu, un tā kā es jautāju informāciju pēc būtības, tad arī tas noveda pie tā, ka tie pēdējie pamanījās mani nobloķēt. Tātad sanāk, mani bērni mācās tādās iestādēs, kuras izvairās komunicēt ar mani bērnu vecāku. Vai jums tas būtu pieņemami, Latvijas iedzīvotāji, ja jūsu bērns nonāktu tādā iestādē un tur mācītos un nav zināms, kas ar viņiem notiek? Tādā valstī dzīvojam. Tas ir mans Mareka Markus stāsts, ko es piedzīvoju jau ilgtermiņā. Nākamie stāsti par to, kas noticis šajā laika periodā, par noziegumiem pret mani un maniem bērniem, tiks atspoguļot turpinājumā. Un šis stāsts jau nav beidzies, jo noziegums pret maniem bērniem un mani arvien turpinās. Noziedznieki, kas apvienojuši savus spēkus vardarbībā pret mani, sankcijās pret mani, represijās,
un cenšas apklusināt mani, viņu skaits ir 100. Jā, ne mazāk kā 100, ņemot vērā faktus, vārdus un uzvārdus, kas figurē apsūdzību dokumentos, viltus liecinieku dokumentos un daudzos tādos savu darbu pavirši veicošos institūciju darboņos, kas izvēlējās neredzēt to, kas notiek patiesībā. Visi šie vēstījumi, ko esmu paudis iepriekš, ko paužu arī tagad un turpinājumā, apstiprina, ka atbildība par to, ko viņi nodarīja noziedznieki noziedzīgā darbībā grupā, tiks prasīta. Tas tiek atgādināts atkal un atkal, tāpēc, ka laiks tuvojas un atbildība tiks prasīta no katra.